sabiedrība pat nevar nodefinēt, kas tad īsti ir vīrietis. Tas liecina par to, kādā degradācijas pakāpē mēs esam nonākuši. Patriarchāts tas ir vienkārši tāds izdomājums, lai sašķeltu sabiedrību. Nav ne patriarchāta, ne matriarchāta, vienkārši katram, kā mēs iepriekš runājam, ir savas tiesības un pienākumi. Kā apzināties, izprast un izkopt šo savu vīrišķo dabu? Ja sieviete izvēlās sekot vīrietim, kas ir uz destrukciju vērsts, tad viņa vairos destrukciju šī pasaulē. Vai mēs varam teikt, ka vīrietis ir šīs realitātes idejiskais dzinējspēks, radītājs, veidotājs un sargātājs? Brīvību nav, tās ir ilūzijas. Katra brīvība paredz sekas aizmugurē. Vīriešu vērtību sistēmas ieviešana un vīrišķās dabas izkopšana automātiski nenozīmē sieviešu tiesību apspiešanu. Tieši pretēji, dabā visas funkcijas ir kaut kam paredzētas. Ja? Ja tu viņas nepildi, tas nenozīmē, ka viņas ir liekas. Šodien sabiedrība ir vājprātīga. Gan sievietes, gan vīrieši, viņi ir vājprātīgi. Par cilvēka iedalījumu bija minēts vīrietis un sieviete. Ķeramies pie nākamās vērtības, pie vīriešu. Festivāla vērtību skaidrojumā vīrietis ir apzinājies savu vīrišķo dabu un ir kā vektors, kas sociumā nodrošina izaugsmu un attīstību. Skaidrojumā ir minēts, ir apzinājies, bet kas tad viņš īsti ir? Tieši gatavojot jautājumus, saskāros ar definīciju tezaurā, kur ir definīcija par sievieti. Sieviete ir cilvēku dzimuma būtne, kuras uzbūve pieļauj bērnu radīšanu. Savukārt par vīrieti ir tāda ļoti amizanta definīcija. Vīrietis, sievietes pretēja cilvēku dzimumu būtne. Tā tad jāsacina, ka vīrietis ir viss, kas nav sieviete. Līdz ar to ir loģisks jautājums. Kas tad ir vīrietis? Tas, ko viņš ir apzinājies, tas ir viens, bet kas viņš tāds ir? Izklausās tiešām amizanti. Šī definīcija jau atspoguļo patiesībā mūsu degradācijas līmeni sabiedrības. Ja? Ja sabiedrība pat nevar nodefinēt, kas tad īsti ir vīrietis, tas liecina par to, kādā degradācijas pakāpē mēs esam nonākuši. Tāpēc, kad vīrietis, ja mēs saprotam, ka hierarhiskā sistēma, ja, kas pārvalda, nevis tāpēc, ka viņš ir labāks vai sliktāks par sievieti, bet tāpēc, ka hierarhija nodrošina kārtību, kas ir pretstats haosam un iznīcībai. Ja, un līdz ar to, ja mēs nesaprotam, kas atrodas hierarhijas augšpusē un to, kam būtu jāatrodas tur augšpusē, mēs viņu pat tā nedefinējam, ka viņš tur ir augšā. Ja, mēs viņu cenšamies par kaut ko neskaidru noformulēt. Tas ir kaut kas tāds nesaprotams, neskaidrs, labāk par to vispār nerunāsim. Runāsim par to, ko mēs materiāli varam aptaustīt. Tāda sieviete, kas dzemdē bērnus, to mēs varam saukt par sievieti pēc definīcijas. Ko vīrietis dara? Viņam vajadzēja tad kā minimums, kas rada to bērnu, ja? Jo viņš jau iedēst to sēklu sievietē. Bet pat tur negrib ielikt to vīrieti iekšā viņa lomu, ja? It kā sieviete viena pati visu darīt visā šī pasaulē. Tas nav saistīts ar to, ka gribu kaut kā mazināt sievietes to lomu pasaulē un cilvēces vajadzību apmierināšanā un visā pārējā. Bet ir svarīgi saprast to, ka vienmēr jāsāk no augšas. Lai tu saprastu kaut ko, tev ir jāsāk saprast hierarhija, tā ideja, kāpēc kaut kas te ir radies vispār, kāpēc mēs te kā cilvēki eksistējam. Ja? Un lai mēs to saprastu, tad vienmēr ir kaut kāds radītājs augšā. Un jo mēs mazāk apzināmies to, kas ir augšā, jo mēs vairāk ejam uz iznīcību, pašiznīcību un degradāciju. Tātad, ja sievietes un bērni neapzinās, ka virs viņiem ir kaut kāds vīrietis, kas ir tēvs, kas ir viņus radījis, ja, kaut kādā mērā. Sieviete ir savs tēvs bijis, tātad viņas bērniem ir cits tēvs bijis, ja, kas iedēst to sēklu, kas rada, kas dod to ideju par to, ko mēs radīsim. Ja. Tā ir vēl plaša tēma, par ko es tur mācību kursos arī skaidroju detalizētāk, kā tas viss notiek dabā un bioķīmiski un arī mentāli un visādi citādi. Ja. Tātad, ja mums šī apziņa ir pazudusi, mēs nesaprotam šo hierarhiju vairāk, tad tas liecina par to, ka mēs esam diezgan bēdīgā stāvoklī kā sabiedrība šobrīd nonākuši. Un te nav runa par patriarchātu vai vēl kaut kādām lietām. Patriarchāts tas ir vienkārši tāds izdomājums, lai sašķeltu sabiedrību. Patriarchāts un matriarchāts. Ja, šodien mēs pēc fakta dzīvojam matriarchātā, kas nozīmē sabiedrības sašķelšanā. Ja, tātad mēs dzīvojam tajā stāvoklī, kur sabiedrība tiek sašķelta. Un patriarchāts tiek vienmēr pozicionēts kā vardarbīga sabiedriskā forma, kas spiež, kaitē kaut kam tur, ja sievietēm vai bērniem, kas neņem vērā neviena intereses un tiesības. Tas ir speciāli uzkultivēts formāts, lai cilvēkus novestu vēl dziļākā degradācijā. Jo, ja mēs runājam par tādu hierarhisko struktūru, tad nav ne patriarchāta, ne matriarchāta. Vienkārši katram, kā mēs iepriekš runājam, ir savas tiesības un pienākumi.
Tātad, un ja mēs runājam, ka sievietes pienākums tur bija, kā definīcijā teikts, dzemdēt bērnus, jā, radīt kaut kādu materiālo dzīvības formu šī pasaulē, jā. Pat nebija runa par pienākumu, vairāk kā spēja. Tātad tā spēja ir jāizmanto, jo daba jau nedod spēju, tāpēc, lai viņi neizmantot. Viņi iedod tāpēc, ka tas ir jāizmanto. Dabā visas funkcijas ir kaut kam paredzētas, jā. Un ja tu viņas nepildi, tas nenozīmē, ka viņas ir liekas. Tas nozīmē, ka tavā apziņā ir kaut kas liekas vai kaut kas nepareizs sakārtojas, ja tu nepildi dabā uzliktās funkcijas. Un savukārt, kas tad ir vīriešu funkcija? Un ja mēs saprotam no tās definīcijas, tad vīrietis ir vektors. Tas ir tas, kas norāda virzienu, uzliek rāmjus un saglabā hierarhisko struktūru. Tas ir tas, lai tas, ko sieviete radītu, lai tas nedegradētu. Tā ir vīriešu funkcija un pienākums. Ja sieviete radīs te kaut kādas dzīvības formas, no sevis laidīs ārā, jo rada kopā viņa pēc būtības, jo bez vīrieša sieviete nevar to radīt. Tad, ja sieviete materializē to, ko vīrietis rada, jā, tad vīrieša pienākums, to, ko viņš ir radījis, jā, viņam izveidot vidi un apstākļus, lai tas attīstās, nevis degradē. Tad vīrieša pamatfunkcija ir šie te augstākie apziņas līmeņi, uzturēt, ierobežot visu tādā veidā, lai nenotiek iznīcība un degradācija šī brīdī. Viņš tāpēc arī vīrietis, kas sargā, vīrietis, kas parūpēsies par, teiksim, ārējiem visādiem apstākļiem, naidīgajiem un vispārējo, lai tas neietekmē un neiznīcina mūsu pēcnācējus, mūsu nākotni, mūsu spēju un iespēju uz attīstību un izaugsmi. Vai mēs varam teikt, ka vīrietis ir šīs realitātes idejiskais dzinējspēks, radītājs, veidotājs un sargātājs? Jā, viņš ir tas, kas rada šo te realitāti pēc būtības. Sieviete, kas viņu materializē, vīrietis, kas rada, jo mēs zinām, lai kaut ko materializētu, pa priekšu ir jābūt plānam, idejai, jāredz vīzija, jāsaprot kaut kādas misijas, kāpēc mēs to darām. Jā, un tas ir viss, ar ko vīrietim ir jānodarbojas. Sieviete savukārt, sekojot šim te vīrietim vai citam vīrietim, izvēlās, kādu materiālo pasauli viņi vēlas formēt. Ja sieviete izvēlās sekot vīrietim, kas ir uz destrukciju vērsts, jā, tad viņa vairos destrukciju šī pasaulē. Ja sieviete izvēlas vīrieti, kam sekot, kas virzās uz attīstību, tad viņa vairos attīstību šī pasaulē. Tad nodrošinās kaut ko labu. Tā ir sievietes galvenā atbildība un viņas tiesības izvēlēties vīrieti, kuram sekot. Kā apzināties, izprast un izkopt šo savu vīrišķo dabu? Kā minimums ir jāsāk apzināties, kādas ir tavas atbildības dzīvē. Par ko tu nes atbildību? Lai tu apzinātos, jāsaprot, ko tev daba ir devusi, kādas fizioloģiskās funkcijas tev daba ir iestrādājusi tavā ķermenī. Tad viena no tām ir, mēs saprotam, ka vīrietis ir tas, kas rada turpinājumu šī pasaulē. Tātad, lai radītu turpinājumu, ir jābūt idejai skaidrai, kāpēc es to gribu. Tad ir jāsaprot, jāapzinās savas atbildības un izējot no atbildībām, tāds apzināties tiesības. Tas, ko mēs vīriešu apļos runājam, jā, tad ir šie trīs pamata elementi, kas palīdz šo visu procesu nodrošināt. Ja tu atceries, jā, tad tas bija skaidrība, tonus un mērķtiecība. Trīs lietas, jā, ko vīrietim sevi ir jāizkop. Ja viņš sevi šīs trīs kvalitātes izkops, tad saprotams, ka viņš ar laiku sāks pamanīt lietas, kuras iespējams līdz šim viņš nebija pamanījis. Viņam sāks formēties saprāts, viņam sāks formēties izpratne par kaut ko, kam ir jēga, kam nav jēga, ja, kas ir vēl viena no vērtībām. Caur šo te jēgas izpratni un savas jēgas kā vīrieša izpratni, viņam arī sāks formēties tā vīrišķība. Ja. Jo, ja tu nesaproti, kāda man jēga šajā pasaulē atrasties, tad tu nevari vīrišķību izkopt sevī. Iekšā. Tieši tas pats arī uz sievietes attiec. Ja sieviete nesaprot, kāda ir viņas funkcija un jēga šajā pasaulē, tad viņas dzīve ir bezjēdzīga. Tieši tāpat kā vīrieša dzīve ir bezjēdzīga, viņš sev neapzinās kā vīrietis. Atsaucoties uz vērtību numur 1, citiem vārdiem viņam paplašinās apziņa, tādā veidā sevi izkopjot. Turpat neiet vēl runa par paplašināšanos, tas ir pats pamats. Tā ir sevis apzināšanās. Apziņas paplašināšana notiek pēc tam, kad tu sevi esi apzinājies. Tātad es sevi apzinājos kā vīrietis, ko tālāk ar to darīt? Un tad jau sākās apziņas paplašināšanās, tu ej jau dziļākos tajos virsapziņas līmeņos iekšā, ja, tad, lai sevi kā vīrietis apzinātos, tev ir kā minimums sevi jāaizved līdz tavai vērtību sistēmai. Vīrietis bez vērtībām nav vīrietis. Ja vīrietim nav principu, nav uzstādījumu, nav rāmju, nav ierobežojumu, nav stingru pamatu, pēc kā viņš vadās dzīvē, viņš vēl īsti nevar sevi saukt, ka viņš ir apzinājies sevi kā vīrietis. Sievietēm ir arī savi citi mehānismi, kā viņi sevi apzinās. Vīriešu vērtību sistēmas ieviešana un vīrišķās dabas izkopšana automātiski nenozīmē sieviešu tiesību apspiešanu.
Tieši pretēji. Principā, ja mēs tā paskatāmies, šodien mēs runājam, ka iet kaut kāda cīņa par sieviešu tiesībām, vīriešu tiesībām un tā tālāk. Jebkuras tiesības mūsu pasaulē, kas ir eksistējošas, visas piešķir vīrieši. Visas sieviešu tiesības ir vīriešu garantētas tiesības. Vīrieši garantē sievietēm kaut kādas vienas vai otras tiesības, bet, diemžēl, dēļ sevis neapzināšanās kā vīriešiem, tad vīrieši sievietēm ir nogarantējuši vīriešu tiesības. Nevis sev viņi paņēmuši, kāpēc vīrieši to dara, jo tādā veidā viena daļa vīriešu iespējams domā, ka viņš noņem no sevis atbildību, atdodot sievietei tiesā. Ja jau viņa skrien pakaļ, ja viņa grib pildīt manas vīriešu funkcijas, lūdzu, ņem manas tiesības, tā tad arī atbildība būs par visu tev. Bet dabu tu nepiemānīsi, un tas tā nevar notikt. Un tāpēc te ir šis feminisma kustība milzīgā, kas pa visu pasauli ir aizgājis, kas ir pēc būtības sačakarējis visu sieviešu sabiedrību. Šodien sievietes vairs nav kā sievietes, viņas nespēja sevi apzināties kā sievietes, tāpēc, ka viņas ir ieguvušas nosacīti fiktīvas tiesības, neīstas viltotās tiesības, viņiem izsniedz vīrieši. Tagad tu esi tāds pats vīrietis, kā es dari visas tās pašas lietas, ej strādāt, pelni naudu, tur visu, ko tev vajag, pati nodrošini sevi, dzīvi, vari dzīvot viena pati, kā tu gribi dzīvot, mainīt dzimumu partnerus, un visu, ko tu tur gribi darīt, tev ir visas tiesības kā vīrietim. Visas brīvības, kā nosacīt, brīvību nav, tās ir ilūzijas. Katra brīvība paredz sekas aizmugurē. Ja cilvēks neapzinās sekas, tad tā ir nevis brīvība, tad tā ir ilūzija. Un tad, kad tu apzinies sekas, tad tu saproti, katrai tavai izvēlei ir sekas. Un vai tā ir brīvība, vai tā jau būs atbildība. Tā būs drīzāk atbildība, ka tu apzinies sekas tām lietām, ar kurām tu nodarbosies savā ikdienā. Tad lūk, šis mūsdienu pasaules, kā es saucu, idiotisms, kur sievietes ir ieguvušas tās pašas līdzvērtīgās saucamās cilvēku tiesības kā vīrietim, tad, diemžēl, mēs redzam sekas, kāda degradācija notiek šeit. Kurš ir vainīgs? Vainīgi ir tie paši vīrieši. Vainīgas ir sievietes. Sievietes vainīgas, tāpēc, ka viņām trūkst sevis apzināšanās kā sievietēm, vīrieši vainīgi, tāpēc, ka viņi ir savas slinkuma, nevīžības vai vēl kaut kāda principa, aizmirstuši, ka viņiem ir jābūt tiem, kas tomēr ierobežo kaut ko un neļauj notikt sliktām lietām un ļauj notikt labām lietām. Un te ir tas tagad jautājums, kurš pirmais attapsies, vai sievietes vai vīrieši, lai sāktu kaut ko vērst pretējā virzienā, lai glābtu to, kas vēl ir glābjams no tās sabiedrības, kas mums te ir palikusi pāri. Nerunāju par mūsu paudzi, es runāju par nākamajām paudzēm, jo glābjam mēs vairs nevis sevi, bet glābjam nākamās paudzes. To ir runa, jo mēs sevi nevaram izglābt, jo mēs esam tādi, kādi mēs esam, kas ir atkal mūsu senču ieguldījums un nopelns un viss pārējais. Tad mums ir jābūt vēl atbildīgākiem nekā mūsu senči. Manuprāt, diezgan loģiski, kam būtu jāuzņemās tā atbildība un iniciatīva. Protams, gan vienam, gan otram. Tur nav tā, ka tikai vīrietis. Saprot, sieviete šodienas pasaulē bez vīrieša nevar nostāties atpakaļ savā sievišķajā pozīcijā, jo viņai tas vīrietis ir vajadzīgs, kas nodrošinās viņai to struktūru, kurā viņa var atrasties kā sieviete. Savukārt vīrietis bez tā, ka sieviete pakļaujās un izvēlas atgriezties savā sievišķajā pozīcijā, arī nevar neko izdarīt, tāpēc, ka viņš struktūru tur, bet viņam nav priekš kā turēt to struktūru. Tāpēc, ka sievietes nevēlās vairs. Viņas nesaprot, ko viņas dara, un tas saucās vājprāts lielāko daļu. Šodien sabiedrība ir vājprātīga, gan sievietes, gan vīrieši, viņi ir vājprātīgi. Viņiem pietrūkst prāta funkcija, lai saprastu, kas notiek šobrīd ar viņu dzīvi un ar visu pasauli.